trijās grupās, pa 3 vienā grupā. Kāds sportists izbrauc 2 reizes, un tā 3 dalībnieki pēc kārtas, un tā nākamā. Un konusi mums ir tie saucamie clipping pointi, pēc kuriem tiesneši arī vērtē. Tie konusi, kas ir trases malās, pie riepām, tie pēc kā arī vērtē mašīnas jostu. Jo tuvāk mašīna nobrauc sanskritīgā konus, jo labāks tiesneši vērtēšanas. Aizbraucieties, parādīsies pirmās mašīnas trasē, kad būs skaidrs. Kur jābrauc, kur bonusi, trajektorija, ātrums, efektivitāte. Galvenais, lai labi izskatās un sēnslīde nepazūd nevienā mirklī. Mēs gaidām uz huligānu, viņš mainīs vēl labāks riepas priekšā. Vēl krāsaināks, ja? Bet Grido Relsas laikam vēl tā kā gatavoties uz to līnijas. Vakars ir garš, lai gan īstenībā nemaz nav tik garš. Pēc kvalifikācijas braucieniem, kur mašīnas brauks par vienai un, varētu teikt, tā ir tāda vērtēšanas procedūra, vairāk sekos neliela pauze, kas, es domāju, būs pietiekami interesanti, lai viņi īpaši nesajustu kā, teiksim, lieku pasākumu laikā. Un pēc tam, protams, fināla braucieni ar 3 dalībniekiem, kas jau būs principā pa tūks. Pasākums ar laimēm varētu ievilkties pēc kādiem 2012. Jūs apsolījāt mammai, ka būsiet mājās laicīgi, kad piezvaniet uzreiz nesanāks. Pēc pusnakts beksīs ar finālu un pats interesantākais pašās beigās, bet visi brīnums tagad ir kvalifikācijā. Sagaidīt huligānu, kamēr viņš samaina savas krāsainās riepas pēc vēl krāsainākām. Laižam nākamo 4. numurs brauc uz starta laukumu un pirmais trīnieks sāk kvalifikācijas braucienu.